Vai kāds jums ir teicis, ka nepieciešams skaidrs mērķis, lai kaut ko sasniegtu vai uzlabotu? Saskaņā ar mūsdienu mācīšanās zinātni patiesi ir gluži pretējais. Piemēram, labākie sērfotāji nav tie, kuri trenējas, lai saņemtu balvu vai nonāktu žurnāla lapusēs, bet gan tie, kuri ikdienas rotaļājas viļņos, jo viņiem tas patīk. Šī tehnika apgalvo, ka prasmju uzlabošanai ir jākoncentrējas uz mācīšanās procesu, nevis uz rezultātu, gala produktu, kas ir pārāk tāls, lai motivētu. Stenforda Universitātes dizaina eksperimentā keramikas pasniedzējs sadalīja klasi divās grupās. Pirmā grupa veidoja, cik vien daudz mālu podu vēlējās. Otrā koncentrējās uz viena skaista poda veidošanu. Beigās pasniedzējs vērtēja darbus un paziņoja uzvarētāju. Rezultāti bija skaidri. Visus labākos podus bija radījuši studenti, kas veidoja daudzus, nevis tie, kuri centās izveidot vienu izcilu mākslas darbu. Lai optimizētu mācīšanās procesu, nosakiet konkrētu laiku, kurā koncentrēsieties uz vielu, piemēram, 25 minūtes dienā. Šajā laikā necentieties sasniegt konkrētu mērķi, piemēram, izlasīt nodaļu. Vienkārši mācieties visu laiku sprīdi, ko esat sev noteicis, tad pārtrauciet. Procesa orientēta mācīšanās palīdz mācību laikā atslābināties un beigās sniedz gandarījumu sajūtu. Tas, ka tiekat pārtraukts vingrināšanās laikā, pirms sasniedzat būtisku punktu, palīdz saglabāt interesi un dod motivāciju nākamajā dienā turpināt. Lai no mācību procesa iegūtu vairāk, noskatieties vispārīgos mācīšanās padomus. Lūdzu, komentāru daļā pastāstiet, ko jūs par to domājat. Citas mācīšanās tehnikas meklējiet mūsu YouTube kanālā vai mācies viegli.lv platformā.